Nav tādi ar karu nesaistītie Krievijas turisti. Tā saka Cepurītis, vai kā viņu tur sauc, kas pārstāv progresīvos kaut kādā komisijā. Te man uzreiz gribētos, diemžēl, man ir jāuzdod pretjautājums. Vai tik gadījumā, ja mēs šo skatāmies, pieņemsim, ka, ja mēs skatāmies uz šo konfliktu, kas ir Krievijas nelegālais karš Ukrainā, tad man ir jautājums, kāpēc jūs apkalpojat amerikāņu turistus un arī britu? Jo Krievijas karš Ukrainā ir tikpat legāls kā Rietumu un ASV kari Afganistānās un Irākās, kas ir nelikumīgi. Tā starp citu Eiropas cilvēktiesību centrāle ir atzinusi, ka Irākas karš bija kara noziegums nelikumīgs, kurā piedalījās arī latviešu bāleliņi. Pat interesanti ir tas, ka Tonijs Blērs, kas bija tajā laikā premjers, viņš tāpatām kā Boris Džonsons, kas aizbrauca pagarināt karu, kas līdzi uz Kievu paņēma savu sponsoru, ieroču lobbyistu, kuram pēc tam Džonsonam iebira miljons kabatā. Blērs tajā laikā bija gan premjers, gan pārstāvēja ieroču lobiju. Sagadīšanās? Nav sagadīšanās. Ja jūs gribat šeit runāt par morāli, jūs Stambulas konvencijas bīdītāji, tad lūdzu to morāli vediet līdz galam. Viens likums, viena taisnība visiem. Nevis amerikāņu slepkavu mēs mīlam, krievu slepkavu mēs nemīlam. Lai jauka diena!